Mhm. Nu, tie, kas varbūt skatās šo video klipu uzreiz kā šis ir publicēts, sveiciens visiem. Tagad pavisam nopietna saruna būs. Ja, pavisam nopietna un svarīga. Tas ir pats galvenais. Sveiciens visiem, kas pirmie pievienojas. Tad šodien mēs runāsim par saimnieciskās darbības ieņēmumu konta izveidošanu pašnodarbinātajiem. Tā ka ļaujiet man pievienot pāris cilvēkus, un tad jau visas tās pārējās lietas precizēsim. Rudolf, protams, ka paspēs uz darbu, nomierinies. Tā. Mēs un Māri. Tā. Tā, Elizabete, es redzu. Čau, Elizabete. Čau visiem. Čau visiem. Māris ir pievienojis. Ļoti labi. Nu, vēl Indru mums vajag dabūt. Tā. Indra. Tūlīt sagaidīsim, jā. Sveiciens visiem, jā, kas pārējie pamazām vienojas klāt. Ļoti labi, tūlīt iedosim mazo ievadu, izstāstīsim, kas tam mums te par lietām svarīgām notiekās un par ko mēs runāsim. Un tad jau noteikti arī komentāru sadaļā gaidīsim jūsu jautājumus. Tā, Indra mums, skatāmies, invaitota viņa ir. Indra gadījumā, ja nu tu kaut kur pievienojas, un mēs te neredzam, bet tu dzirdi un redzi mūs, tad tas ir pats galvenais. Es tā saprotu, ka Indra mēģina atsūtīt mums to pievienošanās saiti, bet kaut kas viņam te rāda kā unable to join. Droši vēlreiz pamēģini Indra gadījumā, ja vāre, kur ir laikam. Yes, superīgi. Sveiciens, draugi, jūs esat gatavi ķerties visam klāt? Nu, fantastiski. Šodien par daudz un dažādām pieredzēm runāsim, gan no cilvēkiem, kas jau bišķiņi ir pamēģinājuši savas lietas, jā, runājot par Industra un SDI konta izveidošanu. Kas tas tāds vispār ir par brīnumu, kas starp citu nav brīnums, bet baigi foršā lieta arī. Es esmu salīdzinoši nesen tajā visā iekšā. Indra savukārt, nu, tagad ir pašā tajā pārējais procesā, un Māris attiecīgi tad ir pats Industra pārstāvis un arī mācēs piekomentēt visas tās lietas kārtīgi. Bet sāksim ar iepazīšanos. Es gan nezinu, kā pārējiem to rāda, kāds tur tagad ir tas noformējums, tāpēc es nevaru laikam īsti teikt pa labi no manis vai zem manis un pa kreisi no manis. Vienkārši teikšu konkrēti jūsu vārdu, jūs droši pamājiet, ja, un sasveicināties. Tad šodien live sarunai par šī te SDI konta izveidošanu Industrā un par un ap lietām, kas ir saistītas ar mikro uzņēmumu nodokļa maksātāju sistēmu. Jā. Tātad pašnodarbinātajiem saimnieciskās darbības veicējiem uz sarunu mums ir pievienojusies recepšu blogere un pavāra grāmatas autore Elizabete Valujeva. Čau visiem, jā, un starp citu es šo kontu lietoju, manuprāt, nu jau būs gads, kad es lietoju, kopš es lietoju. Tā kā man ir šāda tipa pieredze. Varēšu padalīties. Super, paldies, Liels. Tad tu būsi laikam uzreiz aiz Māra pieredzes bagātākā šajā jautājumā. Savukārt, nu, kā minējām, jā, tikko vēl pārējot uz tām visām lietām, arī uz sarunu ir pievienojusies stiliste un modes dizainere Indra Salceviča. Sveiciens! Sveiki! Jā, nu, kā lai pasaka, esmu bijusi cilvēks ar uzņēmēju darbības pieredzi, bet pārstājot ražot, loģiski sāku meklēt kaut kādas citas iespējas, kā tad maksāt valstī nodokļus, un, manuprāt, šis te ir ļoti labs risinājums. Tāpēc esmu šeit. Un, jā. Super, prieks dzirdēt. Prieks dzirdēt, paldies, Liels, ka pievienojies. Un attiecīgi arī tātad, nu, patiešo, kā vismaz fonā izskatās, jā, Industra logo arī redzam, Industra pārstāvis, jeb vecākais klientu apkalpošanas speciālists Māris Supe arī mums ir pievienojies. Čau, Māri! Sveiciens visiem tiešsaistes dalībniekiem un skatītājiem. Tad man sauc Māris Supe, esmu Industra pārstāvis. Šodien tad stāstīšu jums par saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, jeb SDI kontu, un atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem. Tad pirms varbūt sāksim runāt par saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, varbūt nedaudz pastāstīšu par banku.
Industrija bankas pirmsākumi ir meklējumi 1994. gadā. Pats zīmols Industrija ir izveidojis 2020. gadā. Tad bankas akcionāri ir Latvijas uzņēmēji. Tad šī Latviešu uzņēmēja banka. Un mēs apkalpojam klientus gan attālināti, gan klātienē. Tad mums ir vairākas filiāles Latvijas teritorijā - Ventspilī, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā un Rīgā ir 3 filiāles. Tad mūsu galvenais mērķis ir kļūt par pirmās izvēles banku vidējiem un mazajiem uzņēmējiem. Jā. Super, paldies liels par ievadu, Māri. Nu, tad ķeramies uzreiz visām tām lietām klāt. Nu, pirmkārt ir jāsaka, ka gadu no gada, pamazām, kā darba ņēmēji, tie, kas varbūt plāno kļūt vēl par tikai tiem pašnodarbinātiem, tie, kas ir strādājuši ar autoratlīdzības līgumiem, gadu no gada tad streso un gaida to jaunā gada sākumu, lai saprastu, tā būs tās autoratlīdzības, ko un kā mums tagad darīties. Reku, piemēram, pagājušajā nedēļā, 7. decembrī, valdība ir nolēmusi par pārēju uz vienoto mikro uzņēmumu nodokļu, jeb MUN likmi 25%. Tā ka noteikti pie šīs mūsu sarunas šis arī ir tāds baigs svarīgais punkts, Bet runājot tātad varbūt par to SDI kontu, tātad īsumā, Māri, varbūt iedot mums tādu mazo skici, kas tas ir tāds, lai mēs tā kā visu smuki saprotam. Patiesībā viss ir ļoti vienkārši. Principā SDI konts, tas ir īpašs norēķina konts, ko jūs varat atvērt pie mums bankā, kurš paredz automātisko nodokļu atmaksu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, pie katra ienākošā maksājuma, kas jums ir, tad tiks nomaksāts nodoklis jūsu vietā. Īsumā par saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu. Un attiecīgi jautājums, kurš tad var lietot šo te saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, jeb SDI kontu? Tas ir izdevīgi, vai es varu būt tur paralēli kaut kur vēl kaut ko strādāt un darīties? Kā tā sistēma strādā? Tad šis konts ir paredzēts saimnieciskās darbības veicējiem, kuri izvēlās nodokļu atmaksas veidu mikro uzņēmumu nodokli. Tad izdevīgi ir noteikti jāizvērtē katram individuāli, principā, tad kā izvēlēties maksāt nodokļus, tad ir jāizvērtē pašam, teiksim tā, uzņēmējiem, kas plāno reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs. Attiecīgi ir jāsaprot to, ka mikro uzņēmumu nodoklis neparedz izdevuma atmaksu. Reāli mazāk izdevīgi izmantot šo kontu un maksāt mikro uzņēmumu nodokli ir tiem cilvēkiem, kuri ražo kaut ko, pieņemsim, kuriem ir izdevumi. Piemēram, ziepītes mājās tur ražot, lai saražotu ziepītes, ir jābūt kaut kādām izēvielām. Tad citi nodokļi paredz to, ka var kaut kādas tās izēvielas dabūt atpakaļ, attiecīgi mikro uzņēmumu nodoklis to neparedz. Vairāk izdevīgi šis varētu būt personām, kuras veic kaut kādu saimniecisko darbību, kā piemēram, grafiskais dizainers, varbūt fotogrāfu pakalpojumu, daudz dažādu veidu varētu būt. Respektīvi, mazāk izdevumi ir izdevīgi, vairāk izdevumi nav visi izdevīgi, bet attiecīgi šeit jums arī ir jāsaprot par to, ka jūs varat arī izvēlēties nedaudz vairāk samaksāt un nedabūt tos izdevumus, bet jūs varat arī dabūt pakalpojumu kā nodokļu atmaksu automātiskā, kas arī vienmēr ir bonus, un tad šeit ir jāsaprot prioritātes. Vai nu pašam rēķināt nodokļus un dabūt atlīdzības kaut kādas atpakaļ, vai arī nemaksāt nevienam grāmatvedim neko, kur gan banka sakārto visus nodokļu jautājumus jūsu vietā kopā ar valsts ieņēmumu dienestu. Īsumā. Pareizi tieši tagad pieskāries tā lietai, tātad ir jāsaprot tagad, tas nozīmē, ka nekas principā nav jādara, nevajag nekādas tur ceturkšņa neatskaites, neko tam līdzīgu. Tu esi sadarbībā ar Industru un ne par ko vairs nedomā, tas automātiski nodokļi aizskaitās un par visu ir padomāts. Tieši tā. Jā, jums ir jāsaprot to, ka jums ir jāizveic rēķins, tad jūs varat fokusēties vairāk uz savu biznesa attīstību, kur jums nav jādomā, jāuztraucās par nodokļu atmaksu rēķināšanu, par deklarāciju aizpildīšanu, jo mikro uzņēmumu nodoklis paredz, ka reizes ceturksnī, reizes 3 mēnešos ir jāaizpild arī deklarācija. Tad arī šo mēs sadarbībā ar valsts ieņēmumu dienestu pārņemam savā lauciņā, teiksim tā. Tiešsaistes dalībnieki. Protams, ka droši var uzdot kādā mirklī arī savu jautājumu, ja kas interesē un tiešām ir, kā saka, varbūt sakrājies kaut kur, un gribas, lai vēl precīzāk mēs kā
varbūt jau pamēģināšu to lietu arī no savas pieredzes kaut ko varētu dot, bet tieši par to pieredzi arī runājot, nu varbūt dāmas šajā mirklī droši var iesaistīties un pastāstīt, kā jūs pirmkārt esat, nu varbūt darbojušās līdz šim, un kā galu galā tad nonācāt, nu līdz munam, jā, nu tā tad varbūt Elizabete, tu droši vari sākt. Jā, es lielāko daļu savas dzīves esmu bijis darba ņēmējs, man ir bijis algots darbs, pilna laika, nu, kā tavs sauc, ofisa darbs, un man nav nekad bijis īsti aktuāls šis temats līdz kaut kādam konkrētam brīdim, kad es sāku vienkārši vairāk un vairāk aktīvāk iesaistīties kaut kādā sociāla tīklu komunikācijā. Tas bija laikam tas brīdis, kad bija arī pieauga auditorija un viss kaut kā tā turpinājās un nāca arī, protams, sadarbības. Es teiktu, it īpaši tāds aktīvs sadarbību posms ir sācies šobrīd, nu varbūt pēdējos mēnešus, tā kā man šis ir ļoti izdevīgi un ļoti vienkārši un ļoti ērti, jo mana ikdiena šobrīd ir vienkārši ļoti, ļoti traka, līdz ar to man ir prieks, ka man nav par šīm lietām jādomā. Bet, principā, es sākumā konsultējos ar grāmatvedi, jo, lai gan man ir bijusi, es esmu studējot bakalauru, mācījusies ļoti daudz par nodokļu režīmiem, par finansēm, par grāmatvedību. Tomēr lietas ir mainījušās, arī nodokļu režīmi, manuprāt, ir mainījušies kopš tā brīža. Man vajadzēja kaut kādu padomu, līdz ar to es vienkārši nonācu pie šī risinājuma caur padomu. Tieši tā, es vienkārši uzreiz prasīju, ko man darīt, kas ir izdevīgāk un ērtāk un ātrāk man, līdz ar to jā. Nu, un tāda gada pieredze, kā tu jūties pēc šī gada? Es esmu ļoti apmierināta, jo es arī vakardien iegāju vidā, EDS sistēmā paskatījos, vai tad tiešām viss ir skaisti aizpildīts un man nav tiešām ne par ko jāuztraucās. Tiešām visas atskaites ir aizpildītas. Tas ir sirdsmiers, jo, manuprāt, attiecībā no valsts ieņēmuma dienesta ir jābūt vienkārši top, tāpēc, jā, šis ir ļoti, ļoti forši. Fantastiski, prieks dzirdēt, bet paldies liels. Nu, un Indra, savukārt, kā arī sākumā minēja, tātad, nu, esi pašā starta pozīcijā šim visam. Jā, un es varu izstāstīt, kāpēc. Pirmām kārtām, es esmu mākslinieks, ja, kurš bieži vien var kaut kur kādu čeku pazaudēt, kaut kur kādu iedoto rēķinu aizmirst. Man ir bijušas tās situācijas, ka tu tur savās to kaudzi, tad tu meklē to grāmatvedī, kurš tavā vietā savadīs visus tos datus, jo tu neko nesaproti no EDS. Un es vēl joprojām neko nesaprotu no EDS. Es varu ieiet, paskatīties, vai viss ir kārtībā, vai kaut kāda nodokļa nav jāmaksā, bet realitāte es tiešām arī laikam nevēlos pat iedziļināties šajā, jo mana galva ir aizņemta ar citām lietām, bet ir bijis tas moments, kad pēkšņi gada sākumā tev atnāk vēstuli, nu, jums tur ir nevis nodokļu pārmaksa, bet jums ir jāmaksā vairāk, jo jūs esat saņēmuši gan kā pašnodarbinātais, gan kā autora atlīdzības līgumu, un vai es lasu tos līgumus, es lasu, bet reizēm jau ir tā, ka tur ir tajā līgumā ar maziem burtiņiem uzrakstīts, ka kaut kāda daļa nodokļu jāsēc pašam, un beigās tu esi ieguvis vairāk naudas, un tev ir pēkšņi gada sākumā jāšķirās no lielākām summām. Un šis, manuprāt, ir nenormāli labs risinājums, jo pirmkārt, tev nav jāvāc tos čekus trakos, jā, visu laiku, un tev nekas nepazūd. Tev nav jāalgo darbinieks, nav jāmeklē grāmatvedi un jāmaksā viņai par šīm atskaitēm. Par kaut kādām bilancēm, papildus naudu, līdz ar to, finansiāli tas arī noteikti ir izdevīgi, un tevā vietā visu atrisina, ja? Tu saņem naudu, un tu viņu tērē. Tev nav par to naudu, ko tu esi nopelnījis, tev nav jāatskaitās, ja? Tas, kas ir bijis, teiksim, pašnodarbinātam, tev jānoraksta, un man kā šobrīd cilvēkam, kurš tomēr sniedz šos pakalpojumus bez izdevumiem, šīs konsultācijas vai, teiksim, tā pati satura veidošana, man jau nav izdevumu, lai tās ir manas zināšanas, ja? Man varbūt vienīgi izdevumi ir mana skološanās, ja? Bet es domāju, uz tā kopējā rēķina tas noteikti var arī būt mans pašs privātais ieguldījums. Ja? Līdz ar to, man liekas, ārkārtīgi izdevīgi. Tev vienkārši atkrīt ļoti daudz papīru. Kārtošanas lietu un galvas sāpju
par to, kā atrisināt šos jautājumus, lai nebūtu papildus jāmaksā, piemēram, kaut kāds peļņas nodoklis, ja tu esi, kaut kāds cijā un tā tālāk, ja. Tā kā, ja tu vēl pie tam esi viens, ja tev nav darbinieku, ja, tad, manuprāt, izcils veids, kā sakārtot attiecības ar valsti un gulēt mierīgi tajā gada sākumā, kad tiek pildīts tās deklarācijas. Pilnīgi precīzi. Paldies, Indra, tev. Pirms es varbūt arī no savas pieredzes kaut ko piemetinu klāt, Māri, gribēju pajautāt vienu lietu. Tātad, tu vari būt darba ņēmējs, šī ir svarīga nianse vienkārši. Tu vari būt darba ņēmējs pie kāda, oficiāli, jā, un arī mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs, jeb ar šo te SDI kontu darboties industrā. Pareizi es saprotu, vai ir vēl kaut kas piemetināms klāt šim cits? Ļoti pareizi, ļoti labs piebildi, ļoti labi. Principā, jā, es varbūt nedaudz piemērs pastāstīju par to, ka jūs varat būt arī vienlaicīgi gan saimnieciskās darbības veicējs, kas nodarbojas kaut kādu savu biznesu veidošanu, savas uzņēmēju darbības attīstīšanu, un papildus jūs varat arī strādāt arī oficiālu darbu. Bet ir pāris nianses. Tad pēc likuma mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem, tad pirmkārt viņi nevar iesniegt nevienā uzņēmumā tad algas nodokļu grāmatiņu. Ko tas nozīmē, tad jums netiks piemērots neapliekamais minimums, un jūs vairāk nodokļos nedaudz samaksāsiet naudiņas. Otrkārt, tad gadījumā, ja jums ir pabalstā personas, es nezinu, varbūt apgādāmās personas atvainojos, tad jūs nesaņemsiet nekāds pabalsts par tām apgādāmajām personām. Tas tā baigi nekur nav sludināts, tas ir norādīts likumā, bet šīs lietas, manuprāt, ir svarīgi zināt. Divas lietas. Pirmkārt, tad jūs nevarat iesniegt algas nodokļu grāmatiņu uzņēmumā, kurā jūs strādājat. Un otrkārt ir tas, ka jums nav nepiemērojās pabalsts par apgādāmajām personām. Tātad, ja ir iespēja tātad, par tām apgādāmajām personām runājot, pārslēgt uz, iespējams, vai savu dzīves biedru vai attiecīgi vēl kādu citu personu, es pareizi saprotu, jā? Jā, var pārslēgt vienkārši pārformēt šos dokumentus uz citu personu un principā tad mierīgi darboties. Un savukārt, kas mainās, ja tā algas grāmatiņa nav, tad kādas tur ir tās nianses? Šīs nianses noteikti labāk jautāt Vītam, tāpēc, kad es neesmu inspektors nodokļu, es vienkārši zinu, ka ir tāda lieta, kā jūs nevarat iesniegt algas nodokļu grāmatiņu, un tad jums arī netiek piemērots tas neapliekamais minimums, attiecīgi, ja nav iesniegta algas nodokļu grāmatiņa. Bet šos jautājumus noteikti labāk jautāt, precizēt Vītam, un viņi būs daudz kompetentāki atbildēt jums uz šiem jautājumiem. Paldies, Mārija, ka precizēji, tāpēc, ka man ir tieši šādas visas situācijas, kur jautājumus es arī uzdevu. Es gan strādāju oficiālu darbu, nosauksim to tā, ja esmu darba ņēmējs radio, un attiecīgi arī darbojos kā pašnodarbinātais, jeb saimnieciskās darbības veicējs. Man arī ir industrā izveidots konts, un no savas pieredzes absolūti varu teikt, ka visas tās lietas ļoti labi strādā. Es esmu tāds vidusceļā starp Elizabeti un Indru. Jā, Elizabete ir visbagātākā pieredzē ar šo. Līdz ar to, es pats uz savas ādas arī varu teikt, ka tās lietas tiešām strādā, un es arī pats esmu pačikojis visu EDS sistēmā, un tur viss ir skaisti, smuki un korekti sarakstīts. Un es, starp citu, esmu no tiem, kas diezgan maz rubīju un saprot fišku no tām visām padarīšanām. Tāpēc manā gadījumā vēl jo vairāk man šķiet šis super izdevīgi tiem cilvēkiem, kas tiešām par grāmatvedību runājot ir uz jūs, ar visiem lielajiem burtiem uz jūs. Jā, un tā sistēma tiešām ir maksimāli vienkāršota. Tā ka paldies par to. Māri, kā varbūt pirms dāmām varbūt ir arī kāds jautājums, un arī skatītājiem vēlreiz atgādinot, jūs droši varat rakstīt kādu komentāru, kādu jautājumu, ja jums ir saistībā ar šo, kā tātad pieteikties, kāda ir tā sistēma, jāiet klātienē, jāzvana, attālināti, Zooms, vēl kaut kas, kā viss tas notiekās. Tā, principā viss ir ļoti vienkārši, vai jūs nākat klātienē, mēs jums piedāvājam laiku, vai uzreiz ir iespēja, tad aizpildam dokumentus, vai arī tad jūs aizpildat pieteikumu mūsu mājaslapā industria.finance ir pieteikums konta atvēršanai, attiecīgi tur arī ir norādīts telefons, informatīvais tālrunis, jūs varat droši piezvanīt, vai ar mani savienojas, vai kolēģim spēs atbildēt
palīdzēt jums šajos jautājumos. Principā tad var arī pieteikties klātienē, atvērt atnāk kontu, vai arī attālināt ar nosacījumu, kad jums ir elektroniskais paraksts. Divas iespējas mums ir. Mēs tā kā cenšamies būt mūsdienīgi un piedāvāt arī attālinātās atvēršana kontu pakalpojumus. Viena vēl interesanta nianse, tajā mirklī, kad es ticu, ka mēs vēl paspēsim tikt arī līdz tam mirklim, kad, tu jau tiešām darbojies un kā tur tā izmaksu sistēma, piemēram, strādā, bet par tām izmaksu daļām tieši arī runājot. Tātad varbūt kaut kādas apkalpošanas maksas šajā mirklī var pieminēt droši, cik tas viss izmaksā un kā beigās tā fiziski tikt līdz tai naudiņai, kas ienāk kontā. Tā, principā tad uz doto brīdi līdz jaunajam gadam mums ir akcija. Teiksim tā, ja jūs atverat kontu līdz jaunajam gadam un piesakaties tad vidā reģistrēt kontu, tad jums konta atvēršana ir bezmaksas. Parastā kārtībā bez akcijas tie būtu 15 € konta atvēršana. Un visu nākamo gadu akcijas ietvaros jums arī būs bezmaksas konta apkalpošana. Konta apkalpošana ir 5 € mēnesī. Varbūt vēl pāris niansītas piemērs pastāstīt, tad pirms jūs piesakaties un vēlaties atvērt šo kontu, ir jāsaprot, ir tā kā 3 iespējamie varianti. Jūs plānojat uzsākt saimniecisko darbību, jūs vēl nekur neesat reģistrējušies, neko neesat darījuši. Tad šī gadījumā parasti iesakām vērsties pie mums uz banku, mēs aizpildām dokumentus un tālāk jūs mēģināt kārtot savus jautājumus ar valsts ieņēmumu dienestu. Tas būtu tā kā pirmais variants. Otrs variants ir, jūs jau strādājat kā saimnieciskās darbības veicējs mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs, taču līdz šim nodokļus maksājot patstāvīgi. Tad šajā gadījumā jums ir jāpiesakās, jāatver konts un jāiesniedz pēc likuma dokuments valsts ieņēmuma dienestam 5 darba dienas pirms ceturkšņa beigām. Ceturkšņas mums beidzās 21. decembrī, respektīvi tad 21. datums ir pēdējais datums, kad var iesniegt dokuments valsts ieņēmuma dienestam. Pretējā gadījumā, ja jūs nokavējat šo termiņu, tad jums pieslēgs automātisko nodokļu atmaksu tikai no aiznākamā ceturkšņa, kas būtu martā. Tātad būs jāgaida vienkārši. Un trešais variants, jūs esat saimnieciskās darbības veicējs, taču jūs neizvēlējāties maksāt mikro uzņēmumu nodokli. Šajā gadījumā jums ir jāsakārto sākumā jautājums valsts ieņēmuma dienestā. Viņiem ir jāiesniedz iesniegums, tas ir līdz 15. datumam, vēlākais ir 15. decembrī, kad var to izdarīt, kur jūs vēlaties tā kā nomainīt savu nodokļu atmaksas veidu. Brīdī, kad jūs saprotiet, kurš no visiem šiem 3 variantiem esat, gadījumā arī īstenībā jūs nesaprotiet, kurš no šiem visiem 3 variantiem jūs esat. Jūs droši vienmēr varat vērsties uz banku, piezvanīt, mēs jums visu izstāstīsim, palīdzēsim tikt skaidrībā. Un beigās tātad, kā notiek tās lietas, kas ir, kad tu dabū to naudiņu, atcerī, jā, tādā ziņā, jo pagaidām. Tad tu viss naudas nav. Tad, kad tu saņem to naudu, naudas vairs nav. Viss, beidzās, jā. Tā kā, tu tikai tā ir tā strādātā sistēma. Jautājums man ir cits, vai ir šim kontam karte piesaistīta? Tā, ļoti labs jautājums. Tad uz doto brīdī kartes ir izstrādes procesā. Tas projektiņš varbūt mums drīzumā būs īstenots, es ceru. Tad uz doto brīdi tad šis ir tikai parasts norēķina konts. Sliktākajā gadījumā, ja ļoti nepieciešama karte ir, mēs parasti piedāvājam klientiem atvērt papildus kontu, kas nebūs paredzēta automātiskai nodokļu atmaksai, tad pie tā papildus konta var arī piesaistīt karti. Vienīgi tad ir jāspēj par to, ka jums būs jāveic pārskaitības starp vienu un otru savu kontu. Bet iespējas ir, mēs cenšamies meklēt risinājumus ikvienam, tad vēl papildus varbūt ārpus kartēm mēs varam padalīties ar to, ka mums arī ir virtuālie posttermināri. Ko tas nozīmē, mēs jums varam piedāvāt tādu pakalpojumu kā maksājumu pieņemšanu no kartes, izmantojot mobīlo tālruni. Respektīvi, tas ir ļoti parocīgi. Jums kabatā var būt tālrunis, atnāk klients, jūs vēlaties pieņemt maksājumu karti, lūdzu pieliekat telefonu pie kartes un maksājums ir izveidots. Vairāk variantu, ko mēs visi individuāli, tad izrunājam, piedāvājam, tad galvenais ir atnākt un pajautāt, tad mēs esam atvērti ikvienam. Es vēlreiz par to. Tad telefona tā kā aplikācija, kā karte, jo šis varētu būt man arī diezgan aktuāli, jo ir klienti, kuri vēlās samaksāt par pakalpojumu, kur jāraksta rēķins, bet es varu viņam arī tā kā, jā?
Jā, tur nav tā, ka vienkārši pie telefona, tur, protams, pēc likumdošanas ir arī jābūt prasībām, tā kā mēs vai nu jūs dodiet mums savu telefonu, vai nu mēs iedodam jums tā kā mūsu telefonu, kurš jau ir sakonfigurēts tā, lai varētu pieņemt tos maksājumus, bet, principā, jā, tad tas telefons pārvēršās par tā kā tādu termināli, kurš pieņem maksājumus no kartēm. Teiksim tā. Un no šiem maksājumiem noskaitās 25% un viss un pārējais tu tērē, kā gribi. Jā, tā sistēma tiek uzbūvēta šādi. Jums ienāk maksājums, pieņemsim 100 eiro, ja mēs runājam par reālajiem cipariem. No tiem 100 eiro doto brīdi tā kā ir pieņemts likums par to, ka mikro uzņēmuma nodoklis būs tikai 25%, kaut gan tagad ir tā, ka, ja jums ir apgrozījums līdz 25,000, tad maksājat nodokļos uz 25%, tiklīdz 25,000 tiek pārsniegta gada ietvaros, tad jūs maksājat nodokļos jau 40%. Un mūsu sistēma ir uzbūvēta tādā veidā, kad jums ienāk maksājums tie paši 100 eiro, tad mēs rezervējam vienmēr maksimāli iespējamo likmi, kas ir 40%. 2 darbdienu laikā tad mēs sazinamies ar vīdu, viņi mums atsūta informāciju, cik jums ir jāietur nodokļos, mēs ieturam nodokļus, un tad viss, kas paliek pāri, to jūs varat izmantot kā vien vēlaties. Tātad ienāk 100 eiro, tiek rezervēt 40 eiro, mēs aizsūtam informāciju vidam, viņi atsūta atpakaļ ieturēt 25 eiro nodokļos, un visu pārējo mēs atsaldējam. Šādi tas strādā. Un tad tā likme ir tie 25,000 gadā? Vai ir pacelta? To brīdi jā, bet tika pieņems lēmums, kad jūs varēsiet arī pār 25,000 maksāt 25%. Tikai maksāt tikai 25, bet šī sistēma tie 40% vienmēr noskatīsies no konta, jā? Uz to brīdi, jā, līdz jaunajam gadam tas tā strādās, pēc tam tad mēs informēsim visus, kā tā sistēma tiks mainīta. Vai nebūs tā, ka katru mēnesi sanāk tā kā atskaitīs atpakaļ to pārējos procentus? Nē, katru reizi 2 darbdienas. Aha. Nav, piemēram, tādas iespējas, kā es saku bankai, ziniet, jūs man tos procentus uz krājkontu? Nē, tāds nenotiek. Tad viss atskaitās atpakaļ uz jūsu kontu, un tālāk jūs jau varat uz krājkontu, vai kā jūs vēlaties, tad pārvietot to naudiņu. Tas jau paliek jūsu rīcībā. Bet nav iespēja, ka pasaka, ne tikai man gadā reizi to atgriežiet. Tā, 13. Kā variants, varbūt mēs varam pielāgoties to, ka tie procenti tiks pārskaitīti uz citu kontu, bet tas viss ir individuāli jāizrunā, jānoskaidro, vai tā kā sistēma raito, protams, kad visāds iespējas ir, vienīgi tad jautājums, cik ļoti mēs to varam īstenot. Tas nav tik viegli atbildāms uzreiz, bet, varbūt to var īstenot, jā. Neko solīt negribu, par to vienkārši ir jāizrunā, varbūt klātienē vairāk, vai sazināsimies kādu dienu, tad izrunāsim par to. Paldies! Ļoti forši, ka jums aizgāja jau diskusija divatā. Tas ir ļoti labi. Patiešām no jaunā klienta ļoti forši. Elisabete, varbūt tev ir kaut kas piemetināms vai jautājums šajā mirklī? Man ir jautājums, bet mēs noteikti pie šī jautājuma varam atgriezties vēlāk, ja vajag. Jūs man sakat par izdevumu norakstīšanu, jo man šī lieta nav īsti līdz galam skaidra. Es tā kā kaunpilni to atzīstu, jo zinu, ka man daži kolēģi tiešām arī satura veidotāji noraksta kaut kādus izdevumus, kas ir saistīti ar tiešo darba veikšanu. Un vai mēs to varam darīt, un kā mēs to varam darīt? Kā to var darīt, principā es zinu, bet jābūt Mārs ir pakomentēt vai pateikt. Jā, minēt arī par to, ka mikro uzņēmuma nodoklis kā tāds vispār pēc likumdošanas neparedz nekādu izdevumu norakstīšanu, respektīvi, tad, nav tāda opcija maksājot mikro uzņēmuma nodokli, tāpēc jums ir jāizvērtē šī gadījumā, kāds ir nodokļu atmaksas veids jums ir izdevīgāks, un tad jāapsver visi plusi un mīnusi, un jāsaprot, tad es vēlos būt mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs, vai es nevēlos būt mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs. Un gadījumā jūs vēlaties, tad jūs droši nāciet ciemos, mēs jūs sagaidām vienmēr, tad mēs jums varam palīdzēt ar nodokļu atmaksu, ar grāmatvedību. Principā SIA īpašnieks veids tātad izdevumu norakstīšanu, vai ne? Tā ir cik juridiska forma, tad SIA ir tad sabiedrība ar ierobežotu atbildību, respektīvi, tad tas ir pavisam cita juridiska forma, un tad to es teiktu nevajadzētu jaukt ar saimnieciskā darbības veicējiem. Tad SIA ir uzņēmums, saimnieciskā darbības veicējs, tā ir privāta persona, kura veic saimniecisko darbību. Uzņēmējs, mazais uzņēmējs, teiksim tā. Jā, interesanti. Es par šo painteresēšos, jā, jo man ir
kolēģis, kas ir teicis, ka viņš to dara, tāpēc man ir ļoti interesanti uzzināt, kā. Ja viņš ir pašnodarbinātais, tad viņš to dara un viņš sniedz atskaites, bet nevis ar šo. Jā. Tie noraksta diezgan daudz, pašnodarbinātais, bet tā ir grāmatvedība. Un tie ir atkal izdevumi, tie ir cilvēka algošana, un tie ir, es nezinu, es esmu tikai dzirdējis šos aptuveni 50-60 eiro mēnesī, kas ir jāmaksā cilvēkam par šo čeku apstrādi, un visām pārējām lietām. Bet es pieļauju domu, ka tirgu ir, tas viss atkarīgs no apjoma, cik daudz tev tie čeki ir un visas pārējās lietas ir sakrājušās. Bet pašnodarbinātie to dara. Šis ir ļoti izdevīgi, kad nekas nav jādara. Respektīvi, tev nesāp galva, tu vienkārši samaksā un dari savu darbu. Tev ir atlikusī summa, kur tu tērē pēc savām vajadzībām, un tev nav jāatskaitās. Tev nav jāatskaitās, ka tu pēkšņi netīšām esi nopircis Rimī vai Lidlā vai kādā citā maizi, piemēram. Tur tavā gadījumā tur recepšu veidošanai un tā tālāk. Un jāatskaitās, kādi šie ir izdevumi, vai tie ir reprezentatīvie izdevumi vai kaut kā tam līdzīgi. Tā nauda paliek tavā ziņā, kā grib tā tērē. Skatītājiem tiešraidis varbūt pēdējais atgādinājums, ka, ja ir jautājums, droši paspējam uzdot savu jautājumu saistībā ar visām šīm lietām, jo mēs jau tādai kulminācijai pamazām tuvojamies. Varbūt vēlreiz, Māri, par to, kur tātad meklēt visu informāciju, un gribas jautāt, vai tik tiešām viss tad galu galā ir tik vienkārši, kā Indra tikko arī izstāstīja, un kā mēs esam šeit sapratuši galu galā. Visu informāciju droši var meklēt mūsu mājaslapā, tad Google ierakstiet Industra vai arī vienkārši pārlūkā ievadiet mūsu mājaslapas nosaukumu linku industra.finance, tur ir viss norādīts, gan informatīvais kontaktārs, gan pieteikums konta atvēršanai, tad nebaidieties, droši jautājiet. Es labprāt palīdzētu visiem saprast un palīdzēt, kas tad tiešām ir jādara, lai varētu sākt savu saimniecisko darbību. Jā, un principā tad īsumā par to, kas tad tas konts ir, varbūt atkārtošos vēlreiz, tas ir konts, kurš pāredz automātisko nodokļu atmaksu. Tad ļoti izdevīgi, ļoti parvacīgi. Un tā tik tiešām ir. Mums ir viens jautājums. Jā, droši. Jā, es esmu skaistumkošanas speciālists, man maksā skaidru naudiņu, un es izrakstu čeku par pakalpojumu. Kā arī ar šo veidu prasa jautā Daiga? Principā tad uz doto brīdi jums ir jāierodās filiālē un jūs varat iemaksāt šo naudiņu kontā. Tad visi saimnieciskā darbības ieņēmumi, arī skaidrās naudas ieņēmumi ir jāiemaksā kontā, lai jūs varētu nomaksāt nodokļus. Tad es esmu dzirdējis arī no klientiem atsāks pēc pieredzes var padalīties par to, ka, lai speciāli nebrauktu uz banku, viņi ir iemaksājuši savos personīgajos kontos un pārskaitījuši no saviem personīgajiem kontiem uz šo kontu. Bet, tas ir katra apziņā, tad kā rīkoties, tad jūs varat vai nākt pie mums uz filiāli, iemaksāt naudiņu, vai arī tad caur to kontu, kā dara citi klienti. Vai arī posttermināls? Tieši tā. Māri, tu jau sākumā pieminēji par to, tātad pieteikšanās tām visām, atlaidēm un šī brīža labajām iespējām un opcijām. Tātad vēlreiz, kur pieteikties, un par tām atlaidēm runājot? Tā, mūsu mājaslapā piesakaties, zvaniet uz doto brīdi, tad līdz jaunajam gadam visām personām, kas piesakās atvērt kontu un atvērt kontu, tad līdz jaunā gada beigām tā ir bezmaksas. Pat īstajā pareizi būtu, bez akcijas būtu 15 eiro konta atvēršana un 5 eiro konta apkalpošana mēnesī. Tātad vēlreiz, ja jūs atverat kontu līdz gada beigām, tas ir bezmaksas, un arī visu nākamo gadu, tad konta apkalpošanas maksa netiks ieturēta. Tad 12 mēnešu bezmaksas konta apkalpošana un bezmaksas konta atvēršana gadījumā, ja jūs atverat kontu līdz jaunajam gadam. Dāmas, vai jums ir vēl kāds papildinājums no savas puses, ko gribas minēt šī visa sakarā? Esmu ļoti apmierināta. Tiešām man nav nekas slikts, ko teikt par šo risinājumu. Tīpaši cilvēkiem, kas ir varbūt aizņemti, tiešām tik tālu aizņemti, ka negribas vienkārši domāt par šīm lietām. Šajā savā dzīves periodā esmu absolūti priecīga. Es vēl šo izmantoju komplektā ar PACLV grāmatvedības sistēmu.
Līdz ar to man ir ļoti, ļoti viegli risināt savas finanšu lietas, kas attiecas uz rēķiniem, ar sadarbību ar klientiem. Tā kā man šis ļoti labi dara. Es ieteiktu vismaz pamēģināt, ja ir kaut kādas tādas vienmēr bijušas grūtības uztvert tīpaši EDS sistēmu, bet tomēr gribas, lai viss ir kārtīgi, precīzi nomaksāts un vienkārši, lai tāds sirdsmiers pašam, jā. Precīzi teikts. Es zem šī parakstos, bet absolūti. Paldies, liels. Paldies, ka jūs šodien pievienojāties gadījumā. Ja nu kādam bija kāds jautājums, bet zin kā, citreiz arī baidās kāds uzdot, ja un kautrēs, un tā droši ieslīdiet mūsu DMos. Es ticu, ka dāmas noteikti atbildēs, un arī Māris, vai visādi citādi, tad noteikti ir Industru. Var sazināties, ja visa informācija ir atrodama mājaslapā. Paldies jums liels. Pēc kāda laika varbūt mēs atkal sazvanīsimies un tiksimies, un vēl ar kaut kādām lielākām pieredzēm varēsim padalīties, ņemot vērā visus tagad tos, kā saka, tās likumu maiņas šur tur. Varbūt vēl kaut kas eitu sazina laika gaitā mainās, bet es ticu, ka šis noteikti ir absolūti viens no, ja ne pat labākais variants, kādā veidā darboties pašnodarbinātājiem. Ja vēl jau vairāk, tad, ja nav ko tur tikko norakstīt. Tu vienkārši aizmirsties, ja? Tu aizmirsties šajā visā un beigās dari tikai savu darbiņu, kā Indra teica. Man liekas, ļoti izdevīgi satura veidotājiem, ļoti izdevīgi konsultāciju sniedzējiem, ļoti izdevīgi tur, kur tiešām tev nav nepieciešamas izmaksas. Kaut kādu, tad tev nav nepieciešams norakstīt šos izdevumus, vai ne? Man liekas, tas ir ļoti labs pakalpojums sniedzējiem noteikti, jā. Paldies jums! Paldies visiem! Paldies jums! Paldies liels, lai veiksmes darbos visiem un uz saziņu nākamreiz. Tā visiem. Un zvanam Industrai, ja? Zvanam un rakstam Industrai, ja? Jā. Tā ka... Čau visiem, paldies liels! Var leju pilnīgi?